Labvakar, man sauc Gunita. Man šovakar ir jāatbild uz jautājumu, kā es atbalstu savu vīru. Vīriem, jūs esat dzirdējuši, ja vīrs ir ģimenes galva. Tā tas arī ir. Viņš ir pedāls, viņš ir gāzes pedāls, esmu vairāk bremze, un mums labi sanāk. Un jāmāk ir būt kā biznesa partnerim, vai ne? Un nodalīt to līniju, neņemt personīgi, kad un uzmest lūpu, ko to man tā runā. Es eju un laboju savu pusi, pasargāt to perimetru, kas man ir uzticēts. Nu, tas ir manā varā. Visas skumjas, visas asaras man žūs. Starp citu, mīļās meitenes, vīriem, jūs esat dzirdējuši, ja vīrs ir ģimenes galva, ir kāds to dzirdējis? Tā tas arī ir, bet vadība, vadīt, tas ir, sauciet kā grib, talants, prasme, dotība, tā var būt arī sievietei. Tā nav izteikti vīriešu lieta. Un tad citreiz, kuriem ir tie mīļie, prātīgie, stumjamie, grūžamie, mierīgie vīri, viņi nav tā, ka viņiem kaut kas trūkst. Varbūt tā, ka sievai ir tā dāvana. Nu tad, lai viņi iet un palīdz un vada un darbojās, bet atbildība ir viņiem. Atbildība, galvvārds, tas risks uzņemties atbildību Dievu priekšā, tas ir arī vīram. Vienalga no kādas personības planētas viņš ir nokrīts. Tagad, es zinu, ka tad, kad es to dzirdēju, es domāju, vai cik labi. Mans vīrs nav no tiem mierīgajiem, es drīzāk, viņš ir pedāls, viņš ir gāzes pedāls, esmu vairāk bremze, un mums labi sanāk. Man ir labi, ja nebūtu Andris, es nebūtu pusi pasauli redzējusi. Es sēdētu savā mājā, ravētu savus bietas, un man būtu labi. Viņš man visu kaut kur pavelk man. Bet ja Andrim nebūtu Gunita, man liekas, viņš sen jau dzīvot uz mēnesi, viņš būtu pārāk kaut kur aizšāvies, un viņam vajag bišķiņ arī kādu, kas pievelk. Ja? Tā kā mēs esam diezgan labs tandēms. Mēs strādājam kopā, tas visiem nav jādara. Starp citu, strādāt kopā arī nav visiem pāriem. Tā kā, ja jūs kāds nestrādājat kopā, nu ļoti labi. Un ja jūs strādājat kopā, nu lai Dievs jums palīdz. Jo, kā es Andrim saku, te tu man iedod buču, un tu esi mans vīrs, un te mēs karsti runājam par biznesa lietām, un man jātur ir līdzi, jo sajūta nav forša. Un jāmāk ir būt kā biznesa partnerim, vai ne? Un nodalīt to līniju, neņemt personīgi, kad un uzmest lūpu, ko to man tā runā. Man tik vajag čiu un... Ne? Nu, tāds. Tā kā es viņu esmu atbalstījusi gan uzņēmēju darbībā, gan bērnus audzinot. Tad, kad viņam bija tie 18 gadi, mēs sākām draudzēties, citēšu Andri, tie nav man vārdi, viņš bija nodzert nelaimi, arī 18 gados, kur tikai kāds jaunāks cilvēks. Jūs tā prātīgi, jābūt ir godīgam. Arī jaunībā var nošaut pa kreisi. Viņš arī uz citām meitenēm skatījās, un tad es viņu satiku. Un Andris ļoti bieži ir minējis, gan kaut kur publiski, gan arī draugiem, ka viņš ir savas sievas ticības rezultāts. Tāds, kāds viņš bija, 18-gadīgs jaunietis, kurš izkrita eksāmenos un netika iekšā universitātē. Nu, ko 18 gados, ja tu netiec tālāk mācīties, nu, tad viņš sāk strādāt vienkārši. Kas jums Ogrē vai kaut kur ir tāds atpazīstamāks pārtikas veikals? Nu, iedomājieties to. Tad viņš sāk strādāt centrālajā pārtikas veikalā par gaļas izcirtēju, un tā bija viss viņa spožā nākotne. Visas domas, kā viņš saka, ir, kā varētu piektdienas vakarā labāk piedzerties. Tad, lai jums būtu vieglāk saprast, tas bija pirms Kristus. Mēs satikāmies baznīcā, un es tajā laikā biju jauniešu vadītāji. Viņam bija viegli man pamanīt. Es biju kaut kur pa priekšu, vazājos tur tā bieži, un viņš bija kaut kur no jauniešiem. Tie bija atmodas laiki, jūs pieminējāt, mēs esam no tiem gadiem, un jaunieši toreiz bija daudz un dikti. Tagad mums savs stāsts sākās tad, kad viņam bija 18, un viņam nebija nekāda daudz sološa nākotne. Un viņš teica, ka viņam tas pavērsiena punkts ir bijis tad, ka es viņu sāku saukt par savu direktoriņu. Es viņu tiešām sāku saukt par direktoriņu. Tagad kāds no malas varētu padomāt, ko tā Gunita bija sapīpājusies, jo, ja
ja 18-gadīgs jaunietis, kas katru piekdienu plus mīnus ir piedzēries un ir neticis augstskolā un strādā parastā veikalā, kas viņš par direktoriju? Bet man kaut kā tajā laikā, kā var klausīties, var cilvēku redzēt ar aci, var klausīties ar ausi, bet ļoti bieži cilvēki ir jāsajūta sirdi. Un sirdī es zināju, ka tam cilvēkam ir milzīgi potenci. Kā es to zināju? Neprasiet, bet citreiz ir tā, ka nemazam nevajag neko pierādīt. Es zinu, ka es zinu. Un es to vienkārši sāku viņam teikt. Es viņu sauku par savu direktoriņu. Un tas viņam palīdzēja, ka kāds, viņš saka, ka kāds tev tā notic? Es domāju, točna? Es? Par ko? Kāpēc? Bet ir tik patīkami, kad viņam patika būt kopā. Un arī tad, kad mēs apprecējāmies, es viņu joprojām turpināju saukt tā, kā es viņu redzēju. Nevis tā, kā viņš tagad ir. Nu, un tad 30 gadus vēlāk, protams, viņš ir direktors. Un viņš vada vairākas lietas. Un kāds no jums varbūt viņi zina, kā projekta Jaunu slavas dziesmas vadītāji, kāds varbūt ir klausījies viņa raidījums Prāta rītrosm, kāds varbūt viņi redzējis kaut kur televīzijā, bet sociālajos mēdījos. Un viņš dzīvo to, ko 18 gados es viņu vienkārši saucu. Un ar to varētu arī šo daļu noslēgt. jo Labvakar, man sauc Gunita. Man šovakar ir jāatbild uz jautājumu, kā es atbalstu savu vīru. Un par to, tas ir iedrošinājums. Ja, tātad saukt cilvēku tā, kā viņš ir radīts, kaut arī viņš vēl pēc tā neizskatās, tas ir iedrošinājums. Kādai no jums tas nākas viegli? Kādai no jums ir gandrīz vai kaut man nevienam nekas nebūtu jāsaka, jo iedrošinājums var būt par sevi, bet ļoti bieži tas ir par kādu citu cilvēku. Un tas nav tikai par vīriem. Starp citu, cik daudzas no jums ir precējušās, vienkārši pamājit. Un cik daudzas nē, vai vairs nē, vai vēl nē? Un tā labā ziņa, paldies, ka jūs pacēlāt. Tā labā ziņa ir tā, ka iedrošinājums der jebkuram cilvēkam, vai to ar to cilvēku es precējusies, vai nesprecējusies, vai strādā kopā, vai ceļo kopā, vai tas tev ir tavs bērns, vai pieņemtais bērns, vai kolēģis, vai vienkārši kāds blakus sēdošs cilvēks. Citreiz var būt tā, ka es pamanu kaut ko par otru cilvēku, tā teikt, es dzirdu vēstulīt ienāk man, bet ne pa mani, adrese ir citam, vai ne? Un tas ir tas, ko es sāku arī ar Andri darīt. Un es pēc būtības dzīvoju pēc tāda principa, ka ja es kaut ko dzirdu vai te, un tas adresāts neesmu es pati. Un tas var būt kaut vai tikpat elementāri, kā tev ir ļoti, ļoti skaisti mati, un tu zini, ka cilvēks ir piestrādājis un sapucējies pie tā, vai arī, ka tev ļoti labi izdodas muzikālās lietas. Vienalga, ko tu pamani, ar to vajag arī sākt. Jo, ja iedrošinājums ir dvēseles skābeklis, tad nezinu, kā jums, es vēl savos gados neesmu atradusi cilvēku, kas varētu pateikt, beidz, man ir pa daudz tas iedrošinājums. Es esmu redzējusi vairāk, ka cilvēki staigā tādā iedrošinājuma badā, un viņi labprāt gribētu dzirdēt. Un patiesībā es esmu vairāk redzējusi, ka mēs kaucam uz Dievu savos kambaros, kā tu jau teici, un mēs gaidām no viņa kaut kādu labu vārdu, bet problēma tajā, ka viņš jau to dara, bet tie pastnieki, kas to pastu saņem, bet adresāts esi tu, viņi līdz tevīm neaiziet. Tāpēc, mīļās māsas, es jūs iedrošinu, vai tas ir tavs vīrs, vai vienalga, kurš cilvēks, kaut vai sētnieks. Pārspļauj pāri savam kaunam un aiznes to vēstulī tam, kam tas ir domāts, it sevišķi, ja tu jūt to pamudinājumu, jo tas var tiešām izmainīt 18-gadīgu jauniešu dzīvi. Vai ne? Tā kā tas ir laikam tas būtiskākais, kas sievai ir dots attiecībā pret savu dzīvesbiedru, ir palikt joprojām lielākai fanei.
Nu, ja tev vajadzētu atrast kādu citu, izeit cauri, pieņemsim, vīra kolēģes, vīra radi, vīra paziņas, ģimenes draugi, tur nevajadzētu būt kādam, kurš fano vairāk par tavu vīru nekā tu pati. Tas ir tas, kas dod ārkārtīgi lielu atbalstu, ja kāds viņam tic. Es domāju, ka Andris teikt, tas ir tieši tas, kas arī ir tas iekšējais motors viņam. Bet kā īsti tas notiek, tas iedrošinājums? Es parasti tiešām sāku ar kaut ko maziņu, vienu, ja es varu pamanīt, es to burtiski trenēju. Es pamanu cilvēkā to labo frizūru vai tās smukās acis, un ļoti bieži tas ir ārējs. Tā ir ārēja lieta, un tas nav nekas slikts. Jo, ja es nepazīstu svešnieku blakus autobusā, nu, ko tad es viņam teikšu, cik tev skaists dzīves stāsts? Es taču nezinu, vai ne? Bet ja es pamanu, ka viņam ir kaut kas, kas man piesaista acis, vai šeit, kā es teicu, vai šeit notrīs, tad es to trenēju pateikt. Un kas ir interesanti, ka man pasakot vienu lietu, ļoti bieži es pamanu otro. Un tad vēl kaut kādu, un vēl kaut kādu. Un tas atbalsts, tas iedrošinājums sāk attīstīties. Un tad jau brīžos ir tā, ka liekas, visas vairs nevienu negribu redzēt, jo es pa daudz dzirdu, es pa daudz jūtu pa citiem cilvēkiem. Tā arī var būt. Bet vajag sākt ar vienu lietu, un tad tev būs arvien vairāk ko tai savā vīrā, ja jūs esat precējušās, pamanīt un iedrošināt. Un kā varbūt ceļš un domā, Gunita, manējais tiešām ne tikai stumjams, grūžams, kā lai iedrošina mērkaķi. Nu tad kaut vai par to, cik viņš daļi ēd to banānu. Atrodi kaut ko. Tiešām atrodi kaut ko, un tu redzēsi, aiz pirmā iedrošinājuma, tas tā kā āķis. Aiz pirmā aizāķējās otrais, un tu sāc pamanīt vairāk. Tieši tāpat kā ja es sev palaistu, tā teikt, slūžas vaļā, es uz otru pusi aizietu. Es ieraudzītu vienu sliktu lietu, un caur to otru sliktu lietu, un tālāk to filtru jau vairs gandrīz nevar apstādināt. Tad viss pēkšņi ir slikti. Un starp citu, to es pamanīju. Man tas Andra atbalsts ir jāsargā, jo es pamanīju, ka visgrūtāk man ir bijis tad, kad es dzirdu sliktu runājam par savu vīru no kāda cita. Un tad ir tāda sajūta, ka man gandrīz vai brilles liek virsū, un es savu vīru ieraugu pēkšņi netik labu, vai ne? Un man ir jāsargā, ko es dzirdu, un jāpaliek pie tā, ko es esmu reāli dzirdējusi visu pirms no Dieva, un palikt tajā, kad es viņu turpināšu atbalstīt uz to, kas viņš potenciāli var būt, nevis to, kas varbūt tagad ir kā kļūda bijusi. Jo, zin kā, 30 gadi, kurš šeit ir visilgāk laulībā? Droši, no vietas sauciet. Vairāk nekā 20 gadu, vairāk nekā 25 gadu, vairāk nekā 30 gadu. Kur jūs esat? Paldies jums par labu piemēru. Paldies, ka jūs esat daudz ko izcietuši. Un tajos 30 gados ir taču tā, vai vairāk gados. Ir tā, ka jāatbalsta ir ne tikai tad, kad visi uķi un skaisti. Ir jāatbalsta arī tad, kad ir grūti. Un mums, piemēram, daži grūtie brīži bija, viens bija ļoti pasmags posms. Mums no 3 bērniem, tie pirmie 3 viss kārtībā, 4. bija briesmīga grūtniecība. Es nolikos uz gultas 4 mēnešus, jo placenta bija atdalījusies, un es asiņoju tā kā tomātu sulspaku. Un tas bija ļoti grūti, bet būtības tā kā invalīds gultā, kustēties nevar uz toleti, nevar aiziet, citi cilvēki vāc visas tavs asins, tavs sūds. Un, protams, tajā posmā, kā es tagad atbalstīšu vēl vīru, es atvainojos, kurš ir jāatbalsta. Ne? Tāpēc citreiz ir tā, ka tas atbalsts ir appusējis, lai tas otrs cilvēks var darīt, kas ir nepieciešams. Pat ja tā ir, pieņemsim, veselības lietas, vēl viena grūta lieta. Mums abiem diviem ir bijušas operācijas. Un tad viens atbalsta vienu, ka otram operācija, otrs atbalsta otru. Mums ir bijis posms, kad Andris burtiski nolikās
vienā jaukā dienā. Nezinu, kas viņam ar vadiņiem notika, bet viņš nolikās un 8 mēnešus dzīvoja tādā dārzeņa formā. Vienīgais, ko viņš varēja no rīta 6:30 novadīt savu prātu rītrosmi, un pēc tam visu atlikušā dienu man bija tāda, es ieraugu savu vīru no rīta pie galda un sapratu, ja, šodien nebūs. Un viņam atbildība bija tik pārdegusi tā visa vadīšanas lieta pēc Covid, ka viens ēpasts vai vēl viens lēmums, ja jāizdara, tad tiešām var kaut kas nobraukt, kā viņš teica, te Andra vārdi, es tikai citēju. Un man kā sievai, protams, pēkšņi tas atbalsts nav tikai tu vari. Man tas atbalsts bija līdzjūtīga, pacietīga, līdzdzīvošana un perimetra pieskatīšana. Vienalga, ko tas perimetrs nozīmē. Manā gadījumā pieskatīt mājasoli, pieskatīt, lai darbā visiem viss ir skaidrs, kamēr Andrs atveseļojās. Ja? Nu, tā kā tie posmi ir dažādi, tā kā atbalsts nav vienmēr priecīgs, nu tāds, uzvaras gājienā baltā zirgā, ir citreiz arī grūti brīži. Kad bija Covid, arī iemesls, kāpēc Andrim bija grūti, jo mums kā valodas skolai ar daudziem simtiem studentiem vienā dienā, tas tā kā tagad, kāds mums šodien datums, 10. Viss aizklapējās ciet. 90% no visa 20 gadu darba vienā dienā tiek aiztaisīts ciet. Un ne jau savu muļķību dēļ. Saprast, kaut ko nemācētu novadīt, bet tāpēc, ka tā bija tādu ekonomisku globālu lietu, mēs nebijām piedzīvojuši, ne tai gatavojušies. Un, protams, tu visu, ko tu vari, ir ieelpot, izelpot un domāt, kā to uzbūvēto kuģi noturēt. Kā Gunita var atbalstīt Andri? Tur tiešām pēc būtības, kā Valdis Indrišs Onaks teica, paldies Dievam, ka ir Dievs, jo ja nebūtu Dievs, tad nedod Dievs. Bet tas paprasīja arī veselību, tas paprasīja diezgan daudz, un tajā laikā, kā es viņu atbalstīju, bija pavisam vienkārši neuzkraut savam līdzcilvēkam vēl vairāk. Neradīt spiedienu vēl vairāk nekā tas jau ir. Un citreiz tas bija tik elementāri, kā vienkārši kaut vai par sevi parūpējies, lai viņam par mani nav jārūpējās. Ja viņš man ļoti bieži, viņam tāds, to gan es nokapšu nost, viņš man ļoti bieži dara tā, viņš kaut kur brauc, viņš nostājās man pretī, paņem vaigus šitā saspiež un saka, te tā. Es būšu projām, bet tu parūpējies par Guncīti. Guncīti ir man iesauka. Viņš man tā mīļi sauc, un tas viņam kā vīram vienmēr ir bijis svarīgi, ka kamēr viņš nevar, tad vismaz es pati parūpējos par to cilvēku, kas ir pirmatnēji uzticēts man pašai. Ja, pirms bija vīrs, bija Gunita. Pirms bija bērni, bija Gunita. Pēc būtības, kad bērni aizies savā dzīvē un ja gadījumā es palieku viena pati, tad paliks arī Gunita. Un man tā Gunita būs jāvāc un jāmīļo un jārūpējas līdz pat mūža galam. Tas ir primārais cilvēks, kas man ir dots manā paspārnē. Un man citreiz ir bijis tā, lai atbalstītu Andri, man ir jāparūpējas par sevi. Kā tas izpaužās? Piemēram, šodien braucot šurp. Mans vīrs Andris mašīnā saka, pulkstens ir 4. Tu padomā, ko tu vakarā gribēsi, jo es tev zinu. Tagad tu neko negribēsi. Bet tad, kad mēs pārbrauksim apakaļ, aizbrauksim uz Rīgu, tad būs tāds, es gribēst. Ar kurzemnieku Tā kā parūpējies lūdzu par Guncīti. Ja tev vajag, nopērkam tagad, lai nav tā, ka 9 neviens Rimī vairs nestrādā un tev vajag. Tā ir mana atbildība. Es saku, man nevajag. Un ja es tev 10 teikšu, kur ir man šokolāde, tad tā nav tava atbildība. Pati vainīga, būs man gavēnis, būs man bišķiņ jāiztur. Redz, citreiz tas iet caur tādu humoru, bet tā doma ir viena, ka jā, lai parūpētos par Andri, man ļoti bieži ir jāpiedomā, lai es viņam neesmu kreņķis, lai es viņam vienkārši neesmu kreņķis. Un tad es gribēju pieminēt pēc būtības 3 burtiņas.
burtiņi bija tad, kad mēs vienu reizi tikām ekskursijā uz Izraēlu. Tas bija ļoti nozīmīgs brauciens. Un tad viens no ekskursijas vadītājiem, rabīniem, viņiem arī specializācija bija seksuālās attiecības, laulība. Tā, ka beidzot kāds var runāt par to atklāt. Un es atceros, viņš stāstīja mūsu grupai, ka ebreju kultūrā, kad viņi dodās laulībā, tas taču ir pilnīgi saprotams, gandrīz tā kā līgums, tā kā kontrakts. Ko apņemās vīrs? 3P. Tāpēc, ka tā ekskursija bija angļu valodā, un es esmu angļu valodas skolotāja. Ja kāds sēž un domā, kur es to esmu redzējis? Visticamāk, kaut kur reklāmās Facebookā. Un tad es angliski ļoti bieži arī ne tikai klausos, bet arī domāju. Un šis ir palicis man kā 3P burtiņi, bet es arī iztulkošu. Tad vīra puse, Andra puse attiecībā uz mani, kurš mēs esam apprecējušies, ir PPP. Pirmais ir protect, aizsargāt. Vīram nav jāaizsargā neviena cita ģimene. Ja manam vīram nav jāaizsargā neviena cita sieviete, neviena cita ģimene, kā savējā, ja? Savas meitenes. Otrais P ir provide, jeb nodrošināt. Viņam nav jānodrošina neviena cita ģimene, neviena cita sieviete. Viņa primārais ir tā, ko viņš ir apprecējis. Un trešais ir pleasure. Jeb vienkāršāk to būtu iztulkot kā baudi, laulībā tās ir intimās attiecības. Tas ir kontrakts, arī man tas ir kontrakts savā ziņā. Man nav jāprasa nevienam citam vīrietim, klausies, man tā kā vajadzētu. Nē, man ir laulība, un tas ir iekļauts, ja, tas komplekts ir iekļauts laulībā, un manam vīram viņš zina, ka viņam ir sava sieva. Kad es to dzirdēju, es domāju, cik tas patiesībā ir vienkārši, ja kaut vai pieturās pie tiem PPP. Un man atbalstīt Andri ir PPP. Vai viņam viegli ir man aizsargāt? Bija posms, kad nē, tāpēc, ka es visu kaut kur vazājos, sociāli vazājos. Te es baznīcā 5 reizes nedēļā kaut ko daru, tad es esmu tādā pulciņā, tad man ir 4 bērni, te esmu tur, un ļoti bieži es atnācu mājās, un es biju tas, ko mēs nodēvējām sievas pārpalikums un mammas pabirs. Visur citur, visiem viss kaut ko, un mājās tagad tāds izlaists balons, vai ne? Un, protams, ka ik pa laikam Andris vienkārši, manā izpratnē, ja, mans traktējums uzvelkās, dusmojās, un man pat brīžos liekas, kā viņš man var teikt, tad neej tur, kāpēc tev to meiteni, tev draudzeni jātiekās? Un man liekas, tu man vēl kontrolē, tu man neļauj iet, līdz brīdim, kamēr es sapratu, kad aiz vīra dusmām slēpjās, viņa nespēja tevi pasargāt, mīļā Guniņa. Es pateikšu to vēlreiz. Tas patiesībā ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Aiz vīra dusmām ļoti bieži slēpjās viņa nespēja tevi pasargāt, jo viņam ir Tas ir viņa uzdevums, tas ir viņa mandāts no debesīm. Ja? Dievs viņam prasīs atbildīgi, kā tu lūdzu pasargāji, ja, varim, kā tu sargā Ievu? Es nevaru viņu pasargāt, viņa visu kaut kur nezinu kaut kur. Ja es pa sevi, ja, jo Andrim tajā posmā bija diezgan grūti. Tiklīdz es sapratu, ka viņš patiesībā nevis dusmājās uz mani, bet viņš man mīl. Saka, tu man mīli, tu man gribi pasargāt, viņš saka, beidzot tev pielec. Otrais P. Un šīs lietas, mīļās mās, tās ir tā kā mana, angliski saucās checklist, ja es eju ļoti regulāri cauri un piedomāju, gandrīz vai tā kā uz analīzēm. Es aizēju nodot savus sievas analīzes, lai atbildētu uz jautājumiem, vai man tur viss ir kārtībā, vai viņam viegli ir man pasargāt. Otrais bija, vai viņam ir viegli par mani rūpēties. Jo, zini, sievas var būt tādas, ka ja aizēja atkal nopērts 16. kur pāri un viss tā sastrādātā naudiņa aiziet. Arī tā var būt, vai ne? Es vairāk esmu tas burunduk, jau kāmīšu princips, man iedod naudiņu, es viņu aizbāžu aiz vaigiem. Bet nevienmēr. Arī man uznāk, kad man gribās savu šokolādīti. Un arī es varu iztērēt. Ja? Bet šā vai tā atbildība man kā sievai ir, kā es viņu varu atbalstīt, ir piedomāt par to, kur aiziet tas pienesums, kur viņš iet pa dienu kārtīgi, gan risku uzņemās, gan kolektīvu vada, gan domā, gan strateģiski. Un man būtu tik viegli vienkārši notralināt to viņa visu grūti sūri sarežoto naudu, kad, jā, tas nebūtu katrā gadījumā atbalsts.
Un trešā lieta, kas attiecās uz baudu, jeb intīmām attiecībām, tad man ļoti palīdzēja viens teikums. Esat redzējuši tādu grāmatu, viņa kaut kur cirkulē, Sievas lūkšanas spēks, sarkana smuka grāmatiņa. Ja jūs neesat viņu nekad rokās turējuši, tā ir tiešām viena laba, sakarīga, jēdzīga grāmata, viegli lasām, nav jālasa no 1. līdz 2. 3. var lasīt 3. 25. nodaļu un lekt apakaļ uz 1. Viņai ir vienkārši doma graudi, kas palīdz sievām saprast vīrus labāk un pēc tam arī aizlūgt par viņiem. Un, kad bija nodaļa par intīmām attiecībām, tad tā frāze, kur tā ir arī fizioloģiska lieta. Protams, romantiski es dziļāk neiešu. Es zinu, ka te ir arī bērni, un ja vajag mēs speciāli citreiz to pārunājam. Mums ir tāds secret weapon webinārs, tad mēs runājam arī, kas sievām jāzina par to daļu, bet īsumā, kas man ir palīdzējis viņu atbalstīt tajā jomā, ir, saprotu, fizioloģiski nepieciešamība. Nenomirsi, ja? Tas nav tā kā fizioloģiski jāelpo, un tev nav, un tad tev ir grūti. Bet man bija vieglāk, es par sevi runāju, man bija vieglāk saprast, ka fizioloģiski ir arī, piemēram, gulēt. Tad, ja mans vīrs grib gulēt, viņam nav gulta, es būšu viņam labākā gulta. Fizioloģiska lieta ir arī ēst. Tad, ja es negribu ēst, jums ir cerējis tā bijis, ka negribu, tagad negribu, vēlāk gribēšu, tagad negribu, un vīrs grib ēst. Tad es domāju, fizioloģiski, ja manam vīram gribās ēst, man tajā brīdī negribās ēst, es taču viņam neteikšu, pagaidīsi līdz svētdienai, vai ne? Man ir iespēja uztaisīt viņam mannā. Un ar citu, es arī padomāju, kāpēc man visu laiku jātaisa viens un tas pats, tikai mannā, tāpēc, ka man garšo mannā. Varbūt viņš grib vienkārši kaut kādu šašliku kādreiz, varbūt viņš grib biespienu ar lociņiem. Un tās lietas ir atrunājums. Un tās, kas jūs saprotat, ka es runāju līdzībās. Bet man tas bija svarīgi, jo es zināju, ka PPP, tas ir veids, kā es, Gunita, varu atbalstīt savu vīru. Un parūpēties par to daļu, lai vismaz viņam mājās pārnākot no tā, kas ir viņa atbildība tiešā, visi darbi un tā tālāk, kur, paldies Dievam, man nav jānes tāda milzīga atbildība, bet viņš vismaz atnāk mājās pie durvīm, lai viņam nav tā, ka viņš dara, aktiņās, kādies tā Gunita pa dienu būs, viņa būs parūpējusies par sevi vai ne, vai viņa būs pikta tā kā pūķis, vai es varu pārnākt mājās ar tādu, kā saka, mieru osta. Un tā ir tas ir manā varā. Jā, tas ir manās iespējās, un to es uzskatu, kā pasargāt to perimetru, kas man ir uzticēts, un savā veidā tas ir milzīgs atbalsts arī manam vīram. Viņam tad ir mazāks kreņģis. Vai vienmēr tā ir bijis, ka es viņu atbalstu, kā es teicu, veselības lietas, tad jāskatās, kurš kur atbalsta. Grūtie brīži, noguruma brīži, bet viena lieta, ko es noteikti esmu izvirzījusi arī kā tādu vēl vienu P burtiņu, tas ir pieskatīt perimetru, 2 P burtiņu, pieskatīt perimetru. Piemēram, arī pasākumos, ne tikai mājasolī. Ja mēs šeit būtu abi divi, mēs visticamāk nesēdētu kopā, nedz arī darbotos kopā. Jo, ja viņš runā ar kādu citu cilvēku, es tajā laikā varu pieskatīt perimetru un pastīties, kurš cilvēks varbūt ir atstāts novārtā, ar kuru vēl mēs varam iepazīties. Un bučoties un čupoties, mēs varēsim kaut vai mašīnā un mājās. Mums laika būs, bet iespēja satikt pārējos cilvēkus, kā piemēram man šovakar jūs, tāda man iespējas varbūt nebūs. Un līdz ar to mēs izmantojam iespēju, un es nebūšu tā sieva, kas viņam speciāli uzliks spiedienu, kad kāpēc tu man nepievērsi uzmanību? Ir brīži, kad es saprotu, ka mums ir cita iespēja dot, un viņi ir jāizmanto, un kad es neesmu pat pasaules naba, un arī tas ir savā veidā atbalsts, jo kontakti, kas veidojās vīram, vai tas var arī būt kaimiņš, kolēģis vai jūsu bērns. Tie kontakti, kas veidojās tam blakus cilvēkam, tie arī ir vērtīgi, un mēs varam atbalstīt ar to vien, ka ļaut, lai cilvēks
iet un veidot tos kontaktus, vai ne? Un nestāvēt vienkārši es, tagad, tūlīt, kāpēc ne, vai ne? Tas arī viss piedarās pie atbalsta. Nu ko? Jā, man liekas, uz šīs nots mēs arī varētu noslēgt. Tas, ko es gribēju pašā nobeigumā jums novēlēt, ir tāpat kā es tos PPP vai jebkuru P savā dzīvē, ja? Es viņus laižu kā tādu analīzi. Jūs esat kādreiz gājušas nodot analīzes, urīna analīzes, esat kādreiz nodojušas. Tas smukā dzeltenā krāsa. Nu, kaut vai asins analīze. Es parasti neskatos, es zinu, kā izskatās urīna analīze, bet asins analīze man ir šitā. Bet jebkurā gadījumā, tad, kad tu nodod analīzes un tev atnāk atbildes, ja tur kaut kas nav labi, tad es neiešu pie Andra, neteikšu, tu esi vainīgs, ka man ir slikts analīzes. Vai ne? Nu, tas būtu absurdi. Un tad, kad es eju cauri savai sievas tādai analīžu listei, es saprotu, ka jā, man var kaut kas nepatikt, bet viņš nav tas iemesls un nav tas vainīgais, ka tas, kas nāk man ārā pa muti, ja, vai vārdos, vai darbos, vai citreiz tas arī var būt kā neverbālā komunikācija. Es varu nobolīt acis, un arī tas kaut ko izsaka. Es varu vienkārši nošņākties. Es varu pateikt, kas ir. Ja, es varu darīt visādas citas pazīmes, kas nāk ārā no manis, un tās ir manas analīzes. Un ne tas viņu ceļ, ne tas viņu atbalsta. Un līdz ar to tad es tā kā no doktora saņemot analīzes, kur man ir rakstīts, ka dienās, meitene, tev D vitamīna vispār nav, un tev holesterīns ir pa gaisu aizgājis, tad es eju un laboju savu pusi, un atkal nelieku spiedienu uz to otru cilvēku. Tas būtu vienkārši muļķīgi. Tā kā, lai mums labi analīžu rezultāti. Visas skumjas, visas asaras man žūs.